Bet jebkurā gadījumā, jā, tas, ko tu stāsti par to dabīgo saturu, tas tiešām strādā. Bet strādā arī, ja tu sāc bļaustīties par kaut kādām akcijām, vēl kaut ko, mums arī bija tur akcijas siltumnīciņas, un tiešām arī tas arī labi nostrādā. Tā kā kaut kāds balans viņš jāmeklē. Gan jāmeklē balans starp, lai tas nav tikai, kā tu teici, tikai tups reklāmu konts, kurā tās, zinātu, šodien es pārdodu tur rekurkončas. Končām ir 15 centu atlaide, tikai šodien. Nākamais video ir pārdodu nazi. Nazim par cik ir caurums pa vidu, tad ir ar atlaidi. Jā. Šitādā garā, vai ne? Tā kā, jā, tas tādā ziņā ir... Man liekas, ka tas dabiskums ir tā atslēga, jo es domāju, zin kā, no tās pirmās dienas, kad es sāku visus savus piedzīvojumus filmēt, Latviju un Timber un tādā garā, tur pilnīgi nevienā brīdī nebija tā, ka kaut kas iestudēts. Vai es pateikšu tā, vai es izdarīšu šitā, vai es tur kaut kur norakšos. Tas viss bija, ja tu ar 52 tonu smagu sastāvu norocies mežā, un tu esi viens pats fucking kaut kādā nekurienē, ka tu nezini, ko tu sazvanīs. Tad paņemot to telefonu, tev nav tāda, ak, vai kā man gadījās. Tev ir uzreiz, kas te tagad, kas tas pa sūdu, kāpēc tā? Redz, kā interesanti sanāca.